Daudz kas interesants, un noteikti arī būs dažas pazīstamas sejas, kas izrādās arī ir motociklu fani. Sestdien notika moto sezonas atklāšana, un Sems bija līdz motociklistiem gandrīz cauri visai Rīgai. No pašiem motociklistiem pie Zaķuseles uzzināsim, vai motocikls ir slimība. Agri, šodien visiem močiem sezonas atklāšana, un skatos arī pāris antīkie ir atbraukuši. Jums tā it kā svētdiena pasākums. Jā, nu šodien ir tā diena, kad ir pilnīgi visiem močiem. Tas ir gan antīkajiem, gan arī modernajiem. Te var redzēt tik plašu spektru dažādu motociklu, ka tas priecē, ka viņu ir tik daudz un ka viņi ir tik kopā sabraukuši. Tā kā šodien ir visu motociklu sezonas atklāšana, neatkarīgi vai tas modernais vai antīkais. Kā modernie skatās uz vecajiem? Draudzīgi. Jo tas ir viņu pirmsākumi. Tie vecie hārļi, tie, kā saka, vectētiņi tiem hārļiem, kas brauc tagad. Un katrā ziņā šajā kompānijā, moderno moču kompānijā, arī antīkās motocikls vienmēr ir laipni gaidīts un, kā saka, vienmēr pieņemts un godāts. Mākslu un motociklu pasauli arī nav tālu, es skatos. Tieši tā. Tas taču viss iet kopā. Brīvais gārs, vējš, matos, ja? Kur vēl labāk, teiksim, ar mocību šitos sajust mūzes ķert. Kā tu izdomāji, ka tev ir jākāpj uz motociklu? Cik tas tev ilgi ir? Man jāsaka godīgi, ka es jau no bērnības, ja? Sākot ar visādiem plirkšiem un čehu šitiem javiņām, verhovinām. Viss ir iziet cauri pēc etapiem. Un es kaut kādus gadus domāju, Jāni, ko tu čakarējies? Beidzot paņem vienu aparātu un sāc braukt, atceries jaunību. Man ir kompaņons, meitiņa, Birute Elīze, kur jau brauc līdz vairākus gadus. Man tā kā turās klāt pie muguras tētim. Tā ir slimība. Es tev pateikšu, ja ar šito lietu saslims, tas ir tā kā teātri, ja? Slimība labā nozīmē. Tas āķis lūpā, ja? Tu esi atbraucis ar baigi veco dampi. Laikam šodien tas būs vecākais motocikls visā pasākumā. Ko tu vari pāris vārdos arī apstāstīt, kas tas īsti ir, jo to laikam var saukt par Harley vectēvu? Tas ir nevis Harley vectēvs, tas ir Chopper vectēvs. No šī motocikla cēlusies visa Chopperu kustība. Šis motocikls ir Harley Davidson modelis VLA, armijas modelis, kur ražoja priekš armijas vajadzībām. Un no kā cēlās Chopperu kustība? Amerikāņu lidotāji savās bāzēs izlidojās ar lidmašīnām un pēc tam ar šiem močiem brauc pa mājām. Un viņi brauc pa cik eskadriļās bija eskadriļu regālijas, eskadriļu emblēmas. Viņi brauc arī ar eskadriļu emblēmām un tā izveidojās motoklubi. Tad viņš ir 42. gada modelis, ražots šis konkrēti 44. gadā. Tātad viņam ir cik? 67 gadi. Tātad baidīties no vecās tehnikas, ka viņi plīsīs vienmēr, tad nevajag. Ja rokas aug no pareizās vietas un bišķi kaut kas ir arī pelēkā vielā, tad ir viss kārtībā. Māri, šogad esi nopircis sev jaunu dampu, bet kādas tev vispār attiecības ar močiem? Tā, uz to vēl neesmu, bet lēnā garā būs. Ir kaut kādi jau ekscesi bijuši šajā sezonā? Viens maziņš sanāca, tā kā mašīna dīzels, tad sanāca arī to ielēt bākā. Mocim ielēt dīzeli? Jā. Pilnu bāku? Protams. Un kāds bija tas iznākums, ko nācās darīt? Kaut kādu puskilometru pabrauc, pēc tam bija viss. Es domāju, ka jau cenas iemeties, bet tomēr,
Pēc kaut kādas nedēļas bija gatavs. Tagad beidzot. Pirmā diena, kad kārtīgi varēšu atstiet. Tu sev vari saukt par īstu motociklistu? Es domāju, vēl nē. Nu, pēc cik ilga laika? Gadi 2, 3 vēl vismaz vajadzīgi. Tu it kā ikdienā normāls čalis, brīvdienā kļūsti slims. Brīvdienās katram, tie savi melnie traipi biogrāfijā. Nu, tev ir tāds zili melns traips. Jā, ir tāda, beidzot sezonas atklāšana ir pienākusi, un arī es neesmu pakautrējies iznākt paspoguļoties. Kāpēc baigs? Kāpēc ne čoperis? It kā, mūziķis, tāds roks, tāds smagais, tur jau vajadzēja tādu kārtīgu Harley, Indiānu kaut ko. Man tā liekas, jau esi nointervējis tos Harley Davidson īpašnieks. Viņi tādi kungi jau, teiksim, ar stāžu braukšanas, jā. Sākumā jau visiem vajag paskriet un palidot. Šodien ir ko? Šodien sākās to, ka es darbos un kur tikai vēl ne? Jā, pat laika parāds formulas vilkt virsū. Zin kā, formulas braucējiem, kad nokāp no izkāpjārā no formulas, reiz cepurīt galvā mums arī tā. Bet praktiski tā ir, ka šodien nav laika pat ievilkt elpu, jo visu laiku notiek tā teikt uz on the edge, vai ne? Visu laiku tādā spicē viss notiek. Laiks ir foršs, cilvēki ir baigi daudz un izskatās, ka būs baigi labi. Cik šodien aptuveni tā acis uzmetot, tev jau pieredze ir? Ja pagājuši gadu bija ap 4000, tad šogad, es domāju, varētu būt kādi 5 ritīgi. Wow. Varbūt pat vēl vairāk. Un paradoks ir tur, kad mēs bijām tikko Pēterburgā, tur ir 8 miljoni iedzīvotāji, un viņi lepojās ar to, ka viņiem ir 1200 motociklistu atklāšanā. Es zinu, ka mums pagājuši gadu bija starp 3 un 4000. Jā, tā kā, Rīga rulē, Latvija rulē. 3 lietas, kas motociklistam vai rokeriem ir obligāti vajadzīgas. 3 lietas. Motocikls pirmkārt. Otrkārt. Gribēšana braukt viņam ir jābūt, jā? Un treškārt, ja kaut kas motociklam notiek, tad viņam ir jābūt ir nazītīm, jā? Ar ko to motociklu saremontēt, jā? Šis ir viss, bet šitā motociklists no mājas ārā neiet. Es jau domāju, ka tu vismaz vienā vietā ierindos arī dāmu uz aizmugurējā beņķa. Dāma ir tāpat kā benzīns motociklam. Neatņemam sastāvdaļa. Kā tu varētu nokomentēt? Motocikls ir slimība? Principā, jā. Tāpat kā kalni, jā. Krutāk par kalniem ir tikai kalni un foršāks par motociklu ir tikai motocikls.